ka šī jautājuma pastāvīga aktualizēšanās Latvijā ir Latvijas tautas politiskā infantilisma izpausme, kuru baro trīs sentimenti. Viens ir autoritārais, ar tādām aizprāta atmiņām par Ulmaņa režīmu. Otrs ir daļai cilvēku priekšstats par ASV kā varanu valsti, kurā ir tautas vēlēts prezidents, ievēlēsim mēs, varbūt mēs kļūsim līdzīgi. Un trešais ir tāds izmisuma bezspēcībā doma, varbūt kaut ko samainīsim kārtībā, un tad pēkšņi kaut kas kļūs labāk. Tas nav bišķi par šādu. Nē. Jo galā, es nezinu, kāpēc nepieņems par tādu versiju, ka cilvēki vienkārši varētu gribēt paši ievēlēt savu prezidentu. Teiksim, man nebūtu nekas pretī, ja es, teiksim, pēc Saeimas vēlēšanām gadu vēlāk dodos un vēlu prezidentu tāpat kāds notiek Lietuvā, Francijā, tajā pašā tevis pieminētajā Amerikas Savienotajās valstīs, kāpēc ne? Cilvēki iedomājās, ka ar šo rīku prezidenta vēlēšanām viņi varēs sasniegt kaut ko tādu, kam šis rīks vispār nav domāts. Vienai daļai ir tie autoritārie sentimenti, viņi pilnīgi noteikti būtiskai daļai, kad tad tas viens cilvēks vairāk kaut ko varēs izdarīt, kaut ko man viena daļa studentu fetišizē, varēs ātri lēmumus pieņemt, neprecizējiet, kas tie tādi būs pa lēmumiem, kurus ātri pieņems. Un otra daļa tiešām domā par ASV sistēmu kā kaut kādu paraugu, nesaprotot, ka ASV sistēma ir principiāli atšķirīga no parlamentārās sistēmas, un tieši ASV sistēmā nekāda ātra lēmuma pieņemšana vairumā joma nav iespējama, jo ir ļoti sarežģīta saspēle starp diviem tautas vēlētiem varas centriem, kas ir Kongress un ASV prezidents, un galā ir vēl augstākā tiesa. Es esmu skaisti, bet kur tu mani iekategorizēs? Esmu tā autoritārā fetišista vai ASV modeļa piekritēja? Nē, tu esi vairāk pie tiem, kas izmisīgi domā un patiesi domā, ko varētu šajā valstī uzlabot. Un ka varbūt pamainot kaut ko šādu, te varbūt, ka kaut kas kļūtu labāk. Es neredzu kaitējumu. Es lielu kaitējumu tiešām neredzu. Jā, dažreiz paveicās ar prezidentiem, ko ievēl Saeima. Dažreiz mums varētu arī nepabeigties ar prezidentiem, ko ievēl Saeima. Gluži tas pats ir ar tautas vēlētiem prezidentiem. Mēs nekad nezinām to rezultātu, bet es neredzu to pamatu pretoties principā, norakstot to cilvēku motivāciju, kas varbūt grib paši iet un vēlēt to prezidentu. Kāpēc ne? Nē, es domāju, ka ja tas kritērijs tādām diezgan apjomīgām satversmes maiņām ir, ka neredz to kaitējumu, ja to pietiek, tad, protams, var šo darīt, un es nedomāju, ka kaut kas traģisks Latvijā notiktu. Paldies. Bet vai tas ir pietiekams pamatojums tādām būtiskām izmaiņām, ka viņas droši vien neko fundamentāli nesačakarēs? Nezinu, man ir zināms šaubas par to. Kad es iedomājos to lielas daļas sabiedrības sagaidāmo tādu uzvirmojumu, mēs ievēlēsim, būs mums izmaiņas, mums ir jauna sistēma. Un tad viņi atmodīsies nākamajā gadā pēc šīm vēlēšanām ar atkal nogrieztām pensijām vai vēl kaut kādām citām likstām. Un tad būs atkal tā vilšanās, viss būs sašķots, ievēlējām jēgas nekādas un tā tālāk. Vai tas dos kaut kādu baigo pievienoto vērtību Latvijā? Es neesmu pārliecināts. Man šķiet, ka nenovērtē cilvēkus. Cilvēki īsti vairāk nav gatavi tik ļoti dziļi vilties, kā tu varbūt vairāk saproti par to, kur ir prezidenta varas robežas, nekā varbūt mums dažkārt tā šķiet. Tā kā es domāju, ka pēc būtības es neredzu milzīgu problēmu. Tajā, ja prezidentu ievēlēs tautas, tur neredzu milzīgas izmaiņas no pašreizējā status quo. Kā es jau teicu, man šķiet, ka Saeima līdz šim ir diezgan labi tikusi galā ar prezidentu ievēlēšanu. Ne vistīrāko motīvu vadīta, bet vienkārši dēļ nepieciešamības kaut kā politisko kompromisu tomēr panākt. Par tautu mēs vienkārši nezinām.